Dievam ir kaut kas lielāks un labāks priekš tevis. Viņiem tevi vajadzēs. Vīzijā Dievs man parādīja sievieti, kura raud. Tevi atraidīja. Dievs saka, viņu atraidījums pret tevi ir kāda cita laba lieta. Tavs prāts eksplodēs par to, ko Dievs gatavojas darīt. Tā ir laba lieta, ka tevi noraidīja, jo tas, ko Dievs tev atnesīs, tavs prāts eksplodēs. Viņš domāja, ka tev nav nekā, ko nolikt uz galda. Viņš domāja, ka tu neesi nekas. Viņš nezina, ko tu nes. Dievs to apslēpa. Vai tas ir darbs vai attiecības, ko tikko pārtrauci? Dievs saka, ka tev to nevajag. Viņam vajag tevi. Vai darba vieta, tai vajag tevi. Vai tās ir attiecības, viņam vajag tevi. Dievs tev dos labāku. Mateja 21:42. Jēzus sacīja tiem, vai jūs nekad neesat rakstus lasījuši? Akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir kļuvis par stūra akmeni. Tas ir no tā kunga un ir brīnums mūsu acīs. Viņš to nesaprot, ka viņam tevi vajag, bet tev nevajag viņu. Dievs tevi pārvieto uz labāku un lielāku. Noslauki asaras, jo nāk kaut kas lielāks. Kā spēj iedomāties, sagatavojies. Tev teica, ka tu esi nekas, ka nāc no nekurienes, nav kvalifikācijas, bet tam nav nozīmes, jo Dievs gatavojas atvērt durvis priekš tevis, kuras atnesīs tik daudz prieka. Dievs saka, atlaid, pat neraudi, neilgojies, neskumsti par to, jo durvis, ko Dievs gatavojas atvērt, pārsniegt tavu sagaidīšanu. Dievs tev dos kaut ko lielāku un labāku, kas nesīs lielu prieku. Viņi nezina, kādu gaismu tu nesi. Tava klātbūtne vien, kad ieej istabā, tu ienes tik daudz gaismas istabā. Ja viņi tevi pieņemtu, labvēlība nāktu viņiem. Viņi nezināja gaismas daudzumu, ko tu nes. Ja viņi apprecētu tevi, izvēlētos tevi, viņu dzīve būtu tik daudz labvēlības. Viņi to nezināja. Viņi izlēma tevi atlaist. Durvis, ko Dievs aizver, necenties aizvērt. Atlaid, jo īstās durvis atvērs priekš tevis. Atlaid, jo tas, ko Dievs nesīs tavā dzīvē, ir daudz lielāks. Tu jūti tik daudz sāpes, asaras, jo tevi atraidīja, jo tevi neizvēlējās. Izvēlējās kādu citu. Aizgāja ar kādu citu. Neuztraucies par to, neuztraucies par viņu. Viņš pazaudēja labu lietu. Tu esi tā labā lieta. Dievs pieļāva, ka tās durvis ir ciet, jo atvērs lielākas un labākas, kur tevi mīlēs, lolos, dos iespējas un zinās, ka dari labu darbu. Sāc priecāties, sāc svinēt, jo Dievs darīs labas lietas tavā dzīvē.